Tad es esmu Ilzions Ceļus, ikdienā uzstājos dažādos pasākumos un rādu trikus, bet paralēli tam jau kādus 7 gadus veidoju dažādus videoklipus sociālajiem tīkliem. Lai gaitā daudz cilvēki ir pieskojuši, man beigas prieks. Bet pirms mēs sākam, pirms es izstāstīšu, kā es pelnu naudu, nedaudz iesildīsimies visi, labi? Tāpēc visi paceļam vienu roku augšā. Es redzu, jūs arī ilgi esat sēdējuši. Jā, ļoti labi, arī aizmugurējās rindas. Es jūs redzu. Labs. Apstīsimies, cik veikli ir jūsu pirksti. Izdarām šādi te ar pirkstiem. Lai 2 pirksti šeit, 2 šeit. Labi, sanāk. Tāšma augšanās, jā, ar 2 tāšma augšanās. Tā, labi. Tās redz daudziem sanāk, var pamēģināt ar abām rokām. Tā. Jā, joprojām sanāk, labs. Tie, kam nesanāk ar skoču vajag notīt, jā, tad ir vieglāk. Jā, labi, daudziem sanāk. Labi, tagad nedaudz citādāk. Pārsim roku un izdarām šādi tajā pirkstiem, lai 2 vidējie kopā un tie ir atsevišķi. Šis citiem vieglāk, citiem grūtāk, kā kuram. Tā, redzu sanāk, jā, labi, tā ļoti labi sanāk, jā. Var redzēt, ka nav ko darīt mājās, jā. Labi, un trešais tagad. Ar vienu roku šādi, ar otru šādi, un tad mainām. Labi, iesildījuši savam aplausi jums visiem, ļoti labi. Nedaudz izkustējāmies, tagad pastāstīšu, kā es pelnu naudu. Sākumā izstāstīšu, kā es vispār to visu sāku. Es sāku veidot trikus, es mācos jau no bērnības, bet tieši video es sāku veidot 2015. gadā. Es izveidoju tādu raidījumu, viņš saucās mazliet citādāk šovs, un tas bija tāds raidījums, kur es katru dienu visa gada laikā nobulsēju vienu triku. Sanāca, ka pēc tā gada es biju uztaisījis 365 dažādus trikus. Un to visu es publicēju YouTube. Un tā gada laikā ļoti daudz, kas notika, tomēr diezgan daudz video. Tā gada laikā notika mana pirmā sadarbība. Es pat tajā laikā nesapratu, ka tā ir sadarbība. Puisis man vienkārši uzdāvināja kārtis. Es biju priecīgs, jā. Un tad, kas notika vēl, tad gada laikā arī bija mans pats pirmais pasākums, kur es uzstājos. Bet tāds gads aizritēja, nebija tā, ka es baigi tur daudz nopelnīju ar kaut ko. Vienkārši man patika to darīt. Un pagāja tas gads, un man ļoti iepatikās taisīt video, un tad es to vienkārši turpināju, līdz es sapratu, ka ar to arī var nopelnīt. Es starp citu uzrakstīju arī bišķi pierakstiņus. Tā, jā. Un tad es gribu pastāstīt, kā ar vienkāršu video veidu sākumā es sāku pelnīt. Jā, parasti influenceri, kā jūs zināt, mūsdienās lielākoties pelnu no sadarbībām. Man ir daudz citādāk. Es pelnu no priekšnesumiem pasākumos. Es braucu uz pasākumiem, tas ir mans darbs. Es braucu un uzstājos ar saviem trikiem. Runājies mazāk, biežāk es rādu trikus, tas man patīk labāk. Un tas ir mans darbs. Bet kāpēc tad es turpinu veidot tos video? Tikai tāpēc, ka tā ir tāda kā sava veida pašreklāma. Jo ļoti daudz cilvēki, ne ļoti daudz, bet daudz cilvēku man redz sociālos tīklos, un tad viņi iedomājās, ka var mani uzaicināt uz pasākumu, un tādā veidā es tad, protams, paprasu samaksu par pasākumu, un es uzstājos. Un ko vēl tas palīdz? Tas ir tā, ka tie cilvēks mani nezina. Man ir tik daudz video izveidoti, ka Googlē tagad ierakstot Ilzionists, uzreiz parādās pirmais Ilzions Ceļus. Var izvēlēties. Un te pats svešs cilvēks grib atrast savam pasākumam Ilzionistu. Es parādīšos pirmais. Nav tā, ka es esmu labāks par pārējiem, saviem kolēģiem. Vienkārši tāpēc, ka man ir daudz vairāk saturs. Un es parādos pirmais, tāpēc daudz iespēja tieši mani uzaicinās uz pasākumu. Un vēl, kas ir, varbūt pat viņi neizvēlas mani, viņi vienkārši meklē, un tad viņi ierauga mani, un viņi atcerās, es viņu redzēju kaut kur, nezinu, vai kaut kur televīzijā raidījumā, vai TikTokā, vai YouTube, un tad viņi drīzāk izvēlēsies mani uzaicināt kādu manu kolēģi. Jo man ir arī sadarbības, par tām nedaudz vēlāk, bet man labāk patīk. Mans uzņēmums, mēs esam arī, protams, esam arī pirkuši Google ādus un Facebook ādus un tādas lietas. Bet kas man labāk patīk? Man labāk patīk iztērēt to naudu, ko es gribu tērēt mārketingam, iztērēt videoklipiem. Piemēram, teiksim, man ir 1000 eiro, ko es varētu iztērēt Google ādus. Tas noteikti būtu vērtīgi, noteikti es dabūtu kāds pasākums,
Bet es nezinu, vai tas ir labāk vai gudrāk, bet man daudz labāk patīk iztērēt uz 1000 eiro kaut kādam ritīgi stilīgam video. Kas tādā veidā notiks, noteikti daudz vairāk cilvēki man redzēs, jo tas ir daudz lētāk un es varu dabūt daudz vairāk skatījumus, ir tīpaši par tādu krūtu video. Iespējams, ka kādi cilvēki nostīsies un iedomāsies uzreiz man uzaicināt uz pasākumu, kas vispār ir riktīgi forši. Bet ko tas arī dod? Tas dod, kad es esmu, varbūt drusku, bet tomēr atkal augstāk googlē. Jo tas video es ielikšu viņu savā mājaslapā, viņš ir tiktu kā YouTube vai viss kaut kur ir. Un sanāk, ka es esmu tāpat ticis googlēt drusku augstāk, tikai tāpēc, ka man ir tas video, bet es neesmu nopircis Google reklāmas. Un man tas patīk labāk, jo man patīk taisīt video klipus. Un tā ir, jā. Un par sadarbībām. Man laika gaitā ir piesakojuši daudz cilvēki, un tādējādi arī dažādi uzņēmumi vēlas man sadarboties, un man ir baigais prieks, jo man patīk veidot video. Bet ko es daru tajās sadarbībās? Es parasti vēlos savas idejas ieviest tajās sadarbībās. Visbiežāk ir tā, ka man ir savu pierakstu, kādus videos vēlos filmēt. Visbiežāk man uzrakstā kāds klients, un es vienu no savām idejām viņam piedāvāju. Sanāk, ka īstenībā es esmu filmējis to pašu video, ko es būtu filmējis jebkurā gadījumā, tikai tagad tā ir sadarbība. Un es bieži sev jautāju, ja es piekrītu sadarbībai, es vienmēr jautāju, vai es šo video būtu filmējis, ja tā nebūtu sadarbība. Un visbiežāk atbildi ir, ka jā, jo tās tomēr manas idejas. Pastāstīšu nesenāko, kas notika. Man bija tāda ideja, jau sen apakaļ, es gribēju mašīnu sev uzmest virsū. Vienkārši uzmest, tur bija triks bija, kad es izdzīvoju, jūs redzat. Jā. Un es gribēju to izdarīt. Bet tas maksā daudz, jāiet ceļam krāns, tur ekskavators, viss kaut kādas tādas lietas. Un man uzrakstīja vienu filmu kompānija, un viņiem filma ir par mašīnu krišanām, mašīnu sprākšanām, un es domāju, ideāli. Un tad es viņiem piedāvāju savu ideju. Protams, ka viņi uzreiz piekrita, jo es metu visu savu mašīnu. Sanāk, ka klients ir ļoti priecīgs, jo viņi dabūna stilīgu video. Es esmu vēl priecīgāks, jo es būtu taisījis to video tāpatās, tikai par savu naudu. Sanāk, es uztaisīju rīktīgi krūtu pašreklāmu, un man par to vēl samaksāja. Vispār izdevīgi. Jā. Un jā, tā ir arī tā mana taktika sadarbībās. Ja es piekrītu, tad es vēlos tā kā sev visu izlikt, jo man pat vairāk tas nav par to sadarbību, man vairāk ir, lai ir foršs materiāls, lai cilvēkiem patīk. Un arī es pats vienmēr labāk jūtos, ja es esmu riktīgi centies un uztaisīs video uz labāko, viens varu, man uzreiz ir tāda foršāka sajūta, man liekas, klients arī ir priecīgāks uzreiz, es ceru, ka ir priecīgāks. Līdz šim visi ir bijuši priecīgi, cerams. Es nezinu, varbūt šeit kāds sēž, kas nav priecīgs, bet tad nesakiet man. Jā. Jā, tas, ko es īsumā gribēšu un izstāstīt, ka var pelnīt ne tikai ar sadarbībām, bet var kaut gan to arī daudz dara ar saviem produktiem un tā. Un es visu aicinu taisīt saturu, un man liekas, tas ir daudz, varbūt nelabāks, bet citādāks veids, kā pelnīt kā influenceriem. Un kaut kā tā, bet es domāju, man labāk patīk rādīt trikus, es varbūt vēlaties kaut ko redzēt šodien. Ja es 5 cilvēki vēlas, tad es kaut ko parādīšu. Tā, varētu uzspēlēt vienu spēli. Zināt tādu spēli Desas? Zināt, jā? Tā. Kurš gribētu ar mani šodien uzspēlēt? Cik daudz gribētāji. Varbūt šeit, jā, kungs sēž. Jā, pamēģināsim ar tevi, labi? Tā, tu vari droši sēdēt, tev pat nav jānāk. Jā, cik izdevīgi. Viņš jau gribēja, protams, jā. Nē, tev jāpaliek. Kā tev sauc? Jānis? Jānis, labi. Jāni māk spēlēt Desas. Laikam vai māk? Es redzu, ka māk. Tie, kas nemāk, izstāstīšu, spēle ir vienkārša. Spēle ir ar iksiņiem un nulītēm. Un tas, kurš pirmais sakrāja 3 rindā, tas uzvar. Vienkārši spēle, Jāni. Tā es nolikšu vidū, lai visi redz. Tā kā šodien stāstīju tomēr par naudas pelnīšanu, interesantāk būs, ja mēs uzspēlēsim uz naudu. Labi, Jāni? Īstu vai nē? Īstu, protams, ka īstu. Davai. Tā, cik tev ir? Cik vajag? Daudz. Labi, nē, Jānis, jā. Es tomēr stāstu, ka es pelnu naudu, uzspēlēsim uz manu naudu. Labi? Tā. Labi. Bet izstāst, ka Jānis māk spēlēt, pārāk daudz nespēlēsim, uz 20 eiro uzspēlēsim. Labi, Jāni? Labi. Tā. Un ja tu vinnēsi, tu viņus tiešām dabūsi. Labi? Ja nevinnēsi, tad, diemžēl, nē. Es nolikšu te, lai tu visu laiku redzi, ko tu vari vinnēt. Ja? Tā. Ok, Jāni, gatavs? Jā. Varbūt vairāk entuziasmā? Jā. Tas noteikti vairāk, jā.
Ok, labi, sāksim. Tā kā tā ir mana nauda, es sākšu, ja, es likšu vidū. Es vienkārši negribu zaudēt. Tā. Zini, kā izdarīsim, apgriezīsim otrādāk šito te ramīti. Tā. Jā, neslieku vidū. Kur vēlies tu likt? Tā, es apgriežu otrādāk, jau magnētiem izrādās, ka ir tā, ka viņi turās tikai vienā pusē. Tā. Labi, Jāni, es lieku vidū. Kur liec tu? Diagonālē, stūrītī. Kurā stūrītī? Augšā pa labi. Šies? Jā. Labi, tā tev ir iksiņi. Bet galvenais, Jāni, tev bija brīva izvēle, varēja likt, kur vien vēlējies, vai ne? Varēja likt te. Viss godīgi. Nu, nav godīgi, bet izstāki godīgi, jā. Tā, labi, Jāni, es likšu šeit lejā. Jāni? Es likšu augšā pa vidu. Pa vidu. Zem 20 eiro. Zem 20. Tu zini, ka tas nepilnīgi iespēja viņus vinnēt, jā? Tu zini. Ok, labi, Jāni. Jānis māk spēlēt, žēl. Vajadzīs vēlties kādu citu. Tā, es likšu šeit. Jāni? Es likšu apakšējā labajā stūrī. Labajā stūrī, jā? Labajā stūrī, nevis kreisajā. Pamanīja? Žēl, jā. Tā, labi, nekas. Būs labi, nepalīdzam tikai. Labi, es likšu te Jāni. Un Jāni, pēdējā iespēja? Nu, pa vidu kreisajā pusē. Pa vidu. Jā. Labi, Jāni, es parasti nedodu iespēju mainīt domas cilvēkiem, bet Jāni, tu man tiešām patīc, tev ir īpaši iespēja likt stūrī. Jāni? Jāni, mēs nedzirdam tevi. Pagaidām jāpadomā. Jā, padomā kārtīgi. Tur kaut kāds triks noteikti apakšā ir. Kā tu uzminēji? Ja? Nu labi, stūrī apakšā. Stūrī! Labi, Jāni, tad svinēšu. Labi, šī ideja, ja? Vai stūrī? Nu, ja nav triks, tad pa vidu. Ja ir triks, tad savu tūrī. Labi, lai tā nav triks. Labi, Jāni. Es negribu tev apšmaukt. Tā, mums ir sanācis neizšķirts. Es aizmirsu pateikt, Jāni, ja ir neizšķirts, tu arī neko neuzvari. Jā, es aizmirsu pateikt. Kam paliek 20 eiro? Man. Nē, Jānis izstāstīšu īstenībā. Tu neko nemaz nevarēji vinnēt. Es parādīšu. Tā nauda īstenībā nemaz nav īsta. Tā, ka tu tāpat neko nebūtu vinnējis, Jāni. Jā. Paldies. Nedariet tā ar savu naudu, ja? Tā bija nauda. Bet es parādīšu, nav tā, ka mēs Jāni atnācam uzspēlēt desas. Tur ir arī viens triks. Kad es biju mājās, es katrai kartiņai aizmugurē kaut ko uzprintēju. Es neko nemainīšu vietām, es tikai parādīšu, ka tur katrai kaut kas ir uzprintēts. Un mēs šodien daudzreiz esam redzējuši šo logo, vai ne? Es jums parādīšu, mums ar Jāni ir sanācis skaists Sijā Auzas logo. Jānis, un ja Jānis būtu nolicis tur vai tur, nu nebūtu sanācis. Tā, ka Jāni, labs darbs, labi. Tas ir viss no manis. Paldies jums!